Labdien! Esmu majors Jānis Slaidiņš, un šīs ir jūlija aktualitātes Nacionālajos bruņotajos spēkos 60 sekundēs. 12. jūlijā apritēja 5 gadi, kopš mūsu karavīri un zemesargi pilda dienesta pienākumus pie Baltkrievijas un Krievijas robežas. Un katrā maiņā uz robežas dežūrē līdz 200 cilvēkiem, gan karavīri, gan zemesargi. 17. jūlijā dienestu uzsāka 1277 jaunieši, lielākā daļa brīvprātīgi. 2 vienībām šis iesaukums bija pirmais – militārajā policijā un zemesardzes bāzē Mežaine, kur karavīru vidū ir arī 4 sievietes. Pēc adapcijas sāksies īstā apmācība. No 27. līdz 31. jūlijam Rīgā un tās apkārtnē strādāja kinologi ar suņiem no 5 valstīm, meklējot sprāgstvielas, dzelzceļa stacijās un bibliotēkās. Treniņš, kas pietuvināts realitātei, cik vien iespējams. 31. jūlijā Lielvārdē nolaidās NATO AVAX, agrās brīdināšanas lidmašīnu, jeb izlūkošanas lidmašīnu Alianses acis debesīs, kas vēro visu, ko mēs neredzam. Tāds bija jūlijs, un augusts jau ir klāt ar jauniem notikumiem.